es esmu vienīgais uzrāsties, tad jau tev gan būs. Es jau zināju, ko Pats jau savu nodevu. Proklasa drīkst vizināt kādu blakus, kā trenējs? Sacensību treniņu laikā ne. Iepriekšējās dienās vai arī ir atsevišķi paredzēts drift taksī, tad jā. Bet sacensību, man liekas, treniņu laikā nevarēja. Vēl jautājums. Ieliniekiem ir treniņu laikā. Tajās strīt klases. Strīt driftā. Vēl lielāk. Ja mēs tagad atlaižam, bez mazliet grožu bišķiņu vaļā priekšniem jaunajiem sensoņiem, lai būtu tātad lētāk, lai būtu pieejamāks tā iespēja, ja? Tad tagad mēs vēl atļausim viņiem piegāst pilnu mašīnu ar cilvēkiem, tas būs pārāk daudz. Nē, tas nav tik, tas nebija tik tik daudz un nāk pretī. Pagājušajā bija variants strīt tajā pēdējā posmā, ka varēja ņemt blakus to cilvēku, kurš it kā brauc ar tavu mašīnu arī, nu? Jā, bet tur jau nevar īsti izkontrolēt. Pareizi? Kā es, teiksim, dalībnieku iznes arī varbūt nevienmēr, mēs lielākoties. Nē, kā ir tas dalībnieku aprodas? Vai tiesnes, vai tas, kas organizē, tu vari veicināt noteikti atsevišķos gadījumos sarunāt un pierādīt, ka tas tā ir, tad jau gan jau noteikti varēs. Vai arī, teiksim, dalībnieku sapulcē, viss pats ar rokas pasaka, mēs gribam treniņos braukt, vismaz dievtā. Bet tad ir atkal vēl viena cita lieta, tad ir jāskatās arī blakus sēdētāju beņķi, un siksnes jāobligāti un tās visas lietas. Es domāju, ka to noteikti vajag atļaut ceļš strīt klasē, kad var blakus braukt, jo tev, tu esi iesācējis un tu gribi, lai kāds tev pamāca, tu no malas daudz grūtāk, vieglāk. Savos treniņos, kas būs treniņi, nezinu, katru piekdienu vai katru otro piekdienu, tu vari braukt, trenēties un mācīties. Priekš tam ir sacensību treniņi, kur ir jāievērā noteikti. Nē, es, ziniet, ko, lai šis jautājums paliek drusku atklāts, es negribu šobrīd teikt, Nē, uz treniņiem, jā. To bet uz kādu, uz kuriem? To ir sacensību. Nē, tāpēc, ka sacensību dienā mainās arī konfigurācijas, pareizi. Tieši tā, ja tad, piemēram, ir kaut kāds, nu, teiksim, jaunākais brālis, kurš arī brauc driftā, un pirmo gadu, un tu tur, teiksim, arī uz pēdējo to treniņu, gribi viņam tur ieteikt, nu, reku, te dari tā, te dari šitā. Pagaidiet, ja ir treniņi, nu, teiksim, loģiski būtu, tad tu brauc trenēties kā treniņš. Tas, teiksim, varētu, jā. Bet, ja tu brauc jau sacensības dienā, es domāju, ka nevajag izsitāt. Jo sacensību dienā tā ir iesildīšanās. Kurā gadījumā liekas svars tikai traucē? Tāpat tās, tu izskāpus cilvēks arā, tad konfigurācija savādāk sāk braukt jau. Nē, es domāju, pietiks ar to, ka viņi jau iepriekšējos treniņos, un tad, nu, tā kā mums, kā lai saka, lai liktenis mums vārdu, kā mums veicās un kā mums sokās, mācamies. Īstenībā, man liekas, ka vairāk iemācās pašas nekā kaut kāds uz tā. Kaut kāds jau vadlīnijas, jau tu daboni jau iepriekšējos treniņos, attiecot uz konkrēto konfigurāciju pats izjūt. Es tam pilnīgi piekrītu, vienkārši tos jautājumus vajag īsti izrunāt, lai pēc tam nav ar viņiem atkal jācīnīt. Tad, kura tieši treniņā var likt savas pilonas? Iesaldīšanās treniņā vai brīvā treniņā? Tātad, treniņi. Ir treniņi, kurus rīko cilvēki vai nu paši organizatori vai ne, tajā trasē iepriekšējās dienās, bet viņi nav nolikumā. Tie neskaitās oficiālie treniņi pēc likuma burta. Tajos treniņos, kas ir iepriekšējās dienās, iepriekšējās nedēļās, dara, ko grib. Bet treniņš, kas ir nolikumā un dienas kārtībā, tas ir oficiālais sacensību treniņš. Tās būs vienīgais treniņš, kurā tiks precīzi pateikts, pa kurieni, pa kādu trajektoriju, pa kurieni ir jābrauc, un tajā tad nē, cik es saprotu. Ja? Iepriekšējās dienās dara, ko grib, tāpēc, ka vēl nezinu to īsto konfigurāciju. Tas treniņš, kas ir papīrā, kas ir nolikumā, tas skaitās oficiālais treniņš. Ja? Tajā nē. Tad man kaut ko bija treniņš.
apstiprinām atsevišķi ielikums. Labi, tad ir laikam acīm redzot jāieliek atsevišķi šāds punkts. Budžet делом. Ja, tad ņemiet vērā, ka oficiālie treniņi, tas ir tas, kas ir rakstīts nolikumā, un visi iepriekšējie ir mazāk vai vairāk organizēti, bet tie neskaitās oficiālie treniņi. Par skaņu. Jā. Par skaņu tehniskajos noteikumās. Tā, ka Soma bija tur kāds apstājās, nu cik viņam tad decibeli plus mīnus bija? Nu, tur Rībai tas diezgan ir. Viņiem ir pašiem savs čempionāts. Nē, viņiem tur vienkārši bija diezgan iespējams. Viņiem savi, jā. Viņiem Somijā ir ar likumu, tas ir pat ne tikai federācija, bet viņiem ar likumu noteikts, cik drīkst trasēs vispār būt. Mums ir rakstīts. Mums ir tehniski apskatēji, un ir kāds. Nevajag gan decibels mērīt. Kāds jau vēt, decibels nemērīs. Nē, mums ir tur savējie, visu skaļāk, bet nu ir šī. Daudz ir, ka vēl nemērīt. Jā, nav vēlēšanas. Jā, certificēta ierīcei, kas īstenībā ir iespējams dabūt no Bet to taču nevajag. Nē, bet brīžiem ir iestādes automašīnas, vai kur tiešām, nu, gribās viņu novākt. Nē, nu, jā, tas jau manis skaidrs mašīna, bet tur bija. Tādā gadījumā var vilkt kārā to aparātu un sākt, nu, Piesiet. vai viss ir oficiāli. Viņi kā to aprunāt. Vienmēr par visu atrunāt, jautājums ir par to pārbaudes, nu, teiksim, par pārbaudes. Ja kritīs uz darbiem, tad jums notas. Ielikt kartu paliek. Jā, bet tad ir jāmēra, sakot, Tad vajag limits. papildus tāds. Tad labāk ņemt naudu, un labāk tad ir. Nē, ja godīgs, tad... Ja tas nav atrunāts tehniskajos, tad nevar. Ko? Varētu būt tā, ja sacensības notiek kopā ar šoseitas sacensībām, nu kā Vandas, tur ir tehniskie komisāri, kuriem arī atbildīgi pa lielam arī ir. Bet, protams, ka tās mašīnas var arī izlaist ar tām komisijām cauri, tā kā, nu, var gadīties, ka ir saskars man normāliem džekiem, kas, nu, tā pateikt, tev tur nav tas, un viss. Man aizēja novērst vai netiek. Jo līdz šim tā ir bijis vienmēr, kad, nu, ir daudz nepienības, bet, nu, ir viss, mēs augam attīstamies, tad ir, nu, tās pielaidas pieļaujums. Tiek paskaidrots, kas nav vēl kaut kas un tā tālāk. Bet tā pro iestāšanos, pro līga, savādāk, striktāk. Tā kā es krītumies no ugunsdzēšanas mašīnām ir obligāti? Tāpēc kā šogad, 2 kilogrami. Nedaudz vēl noprecizēt to logu līmēšanu strīpu klasē. Mēs nonācām pie secinājuma, ka vajag būt visiem logiem, izņemot priekšējiem arī strīpu klasē nolīmētiem, bet tad sanāk, ka der arī tonējums. Jā. Kāds Dar tonējums. Var iekšā tu līmēt caurpēdīgo plēvi, to pat tad viņš jau tā Iekšā tā var līmēt? Jā, uz durvīm. Uz tām durvīm ir jau. Arī var tonēt.